Get together. 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 By multiplying himself, he inadvertently made himself disappear. Es esmu Ivars Tolmanis, gastroenterologs, gastrovaldes priekšsēdētājs un dibinātājs. Es konsultēju pacientus un veicu dažādus izmeklējumus. Man interese saistīta galvenokārt ar invazīvām gastroenteroloģijas procedūrām, dažādu veidu terapeitiskām endoskopijām, endoskopisko ultraskaņu, žultsciņu neskaņas iedzēju procedūrām. Esmu Mārcis Sleja, gastroenterologs jau no gastroizveidošanas. Šeit gastrocentrā mani biežāk pacienti redz vai nu konsultācijās, vai nu arī veicot kādus no funkcionāliem izmeklējumiem, kas ir arī mana specializācijas joma. Mani sauc Andžela Pavloviča, es esmu gastrodirektore. Es atbildu par administratīviem jautājumiem, kas ir saistīti ar gastrofunkcionēšanu šodien un arī attīstību nākotnē, kā uzņēmumam un arī kā medicīnas iestādei. Es esmu doktors Dans Stirna. Es esmu gastrofiliāls vadītājs. Mūsu filiāli saucās Invazīvās gastroenteroloģijas centrs. Mēs atrodamies Latvijas onkoloģijas centra klīnikas telpās. Es personīgi veicu dažādas izmeklējumus pacientiem ar gremošanas sistēmas slimībām, kā arī vadu gastrofiliāls darbu. Mani sauc Aigars Vanaks. Es esmu gastroanesteziologs. Es esmu Māra Bārina. Es esmu gastrocentra galvenā māsa. Es vadu endoskopijas un konsultāciju darbu plānošanu, kā arī darbinieku un gastromāsu darba organizāciju. Mēs esam gastromāsīs! Esmu Mudīta Pēča, gastro galvenā grāmatvede. Manos pienākumos ietilpst īstenot kolektīva vēlmes atbilstoši naudas līdzekļiem. Tas jau ir sen atpakaļ, 10 gadi ir pagājuši. Toreiz likās, ka dzīvē jānotiek kustībā un visam jānotiek ātri un viss gribējās uzreiz. Un tas, laikam, bija galvenais iemesls, kāpēc mēs izlēmām, ka tam jābūt privātam gastro. Privātā gastro ideja lielā mērā radās tā iemesla dēļ, ka lielā slimnīca ar lielu inerci valsts struktūrā faktiski bija diezgan grūti realizēt to, ko mēs tajā brīdī gribējām. Jaunas metodas, modernākas tehnoloģijas un reāli tieši privātā struktūra radīja šo iespēju operatīvi pašiem izlēmt, kā darīt, riskēt varbūt zināmā mērā, veikt ieguldījumus, un tad jau parādīja laiks, kas no tā atmaksājās, ko darījām pareizi, ko darījām nepareizi. Ilgs laiks un daudz visādi piedzīvojumi. Bija grūti laiki, bija ļoti priecīgi brīži, ļoti daudz dažādu pārdzīvojumu. Un gan pozitīvi, gan negatīvi. Daudz ko esam iemācījušies.
Un, ja mēs paskatāmies, kā šajos 10 gados ir bijusi gastro darba diena, tad ļoti bieži māsiņas jau sagaida pacients pirms 8 no rīta. Vienmēr 8 ir personāls uz vietas, un bieži vien ārsti aiziet mājās tikai tad, diezgan vēlās vakarstundās, kad slimnīcā uz vietas ir tikai palicis dežūra personāls. Nav tā, ka ir it kā pagājuši 10 gadi, un tagad ir jāatskatās uz kaut ko lielu, kas ir noticis, bet ir tāds sajūta, ka tas ir tāds sākuma posms, liels pamats kaut kam labam un lielam nākotnē. Galvenais ir tas, lai cilvēks būtu reāli apmierināts ar savu darbu rezultātu, bet ļoti daudz jau vēl, kas ir priekšā. No vienas puses izdarīts ļoti daudz, 10 gadi pagājuši, no otras puses tāda sajūta ir tikai pats sākums. Un tā ir tā labākā sajūta, ka liekas, ka vēl viss sasniegumi priekšā. Gastrovērtības izriet no dibinātāja personībām, viņu filozofijas un domāšanas veida. Viņiem medicīna ir dzīves aicinājums, un gastroenteroloģija ir darbs un aizraušanās vienlaikus. Gastro pats par sevi, man liekas, ir liela vērtība. Bet, protams, ka lielākā vērtība ir cilvēki, kas tur strādā, un es gastro uztveru tā kā ģimeni, gan tā kā savu īpašumu, gan tā kā savu ģimeni, tā kā savējos visus. Un tā, man liekas, ir tā lielākā vērtība. Arī visi gastro sasniegumi, visi nākotni, visi prieki un bēdas ir saistīti ar gastro cilvēkiem. Mūsdienās medicīnā svarīgi ir ne tikai pati procedūra, bet veiksmīga arī tās izpildes plānošana. Un šajā sakarā, šajā darba procesā piedalās pilnīgi viss mūsu kolektīvs. Gastro komanda ir tas lielākais spēks, kas ir gastro, un šī komandas sajūta un pleca sajūta, ko mēs ikdienā izjūtam, ir tas, kas mūs virza uz priekšu. Es pat gribētu to salīdzināt ar kādu sporta komandu, kur ik brīdi ir jānomaina vienam otru un ir jāuztraucās vienam par otru un jāiesit vārti un jāaizstāv kaut kas un brīžam jāskrien un brīžam jācīnās. Un tas ir tas, kas arī raksturo mūsu gastro ikdienā, un tas ir brīnišķīgi. Ļoti vērtīgi ir tas, ka mēs esam visi atšķirīgi, ar dažādu pieredzi, redzējumu. Viens redz vairāk iespējas, otrs vairāk ierobežojumus, un saliekot viedokļus kopā, veidojas kaut kāds vidusceļš. Dzīves priecīgu un saliedētu cilvēku kolektīvs. Katram ir savas domas un savu centienu, bet galvenais, kas vieno viss, tas ir centība, augsts apzinīgums. Ir vienādi dzīves uzskati vai pamatvērtības, un tāpēc mēs varam rast risinājumus un saprasties. Pedantiskums, augsta atbildības sajūta par padarīto. Tas laikam ir lielos vilcienos par mūsu kolektīvu viss. Gastro māsas ir radošas savā darbā. Viņas strādā arī kā psihologi, jo katram pacientam ir nepieciešama individuāla pieeja. Ar individuālu pieeju un smaidu un labestību, lai pacients justos drošs mūsu centrā. Jaukas, patīkamas dāmas, kuras vienmēr ir gatavas palīdzēt. Māsas ir arī augsti kvalificētas, jo regulāri apmeklē profesionālās izglītības seminārus, kas ļauj strādāt ar augsta līmeņa tehnoloģijām. Nepavēlti dažkārt tiek jokots, ka tā ir māsiņa privāta prakse. Viņas pavada ļoti daudz laika ar pacientiem. Nereti zvanot telefoniski, pacients uz gastro vispār neprasa ārstu vai neprasa reģistrātoru, bet prasa māsiņu un varbūt tieši konkrēti vienu māsiņu, jo zina, ka viņam palīdzēs un atbildēs. Gastro māsas strādā kā radoša komanda un ir vienotas un līderis savā profesijā. Jā, aploksnes ir gastro ikdiena. Tikai atšķirībā no aploksnēm, ko parasti saprot ar vārdu aploksnes, šīs aploksnes sūtam mēs. Mēs viņus sūtam 10, varbūt pat 100 dienām. Un, ja kāds gribētu pārķert tās aploksnes, tur arī nav tas, ko jūs domājat, bet tur ir mūsu izmeklējuma dati, mūsu rezultāti, kas tiek aizsūtīti nosūtītājam, ģimenes ārstam vai citam, kas ir pacientu nosūtījis uz gastro.
Medicīnā vispār būtu jābūt principam, ka gan pacientam ir tiesības pateikties ārstam, gan ārstam ir tiesības saņemt pateicību no pacienta. Bet par to ir jānomaksā nodokļi. Ir nopietnas situācijas, kad nevar atļauties jokot, bet bez joka, bez pozitīvas attieksmes ir ļoti grūti dzīvot. Joki darbā arī norāda, ka ir laba atmosfēra. Jā, un joku arī par mani, un es par to priecājos. Laimīgs. Jā, es esmu, protams, ka es esmu laimīgs. Un ļoti lielā mērā esmu laimīgs, tāpēc, ka ir gastro. Nenoliedzami. Cilvēkam jābūt apmierinātam tajā skaitā ar savu darbu un saviem rezultātiem, lai viņš būtu laimīgs. Noteikti. Jā, es esmu laimīga, un vēl vairāk es esmu droša par savas dvēseles nākotni. Redzot, cik daudz pacientiem mēs palīdzam un dzirdot pacientu pateicīgos vārdus, es domāju, ka mēs gastro pilnā sastāvā nonāksim paradīzē. Un varbūt kādreiz paradīzē izveidosies mūsu filiāle ar nosaukumu Gastro Paradise vai Gastro Paradīze. Katrs no viņiem ir īpašs, un tas ir tas, ko mēs cenšamies iemācīties strādājot, un to, manuprāt, vajadzētu visiem ievērot, kas strādā medicīnā. Katrs pacients ir īpašs. Protams, ka tie pacienti, kas ir izvēlējušies atnākt pie mums, ir īpaši. Visnoteikti tā mēs uztveram katru pacientu. Mums, protams, ir domas, kas mēs gribētu būt vai kur mēs šobrīd esam, kur varētu būt nākotnē. Mums ir perspektīva un mēs redzam, ka mums ir virziens, kur attīstīties. Mācīsimies, pilnveidosimies, attīstīsimies, īstenosim sapņus un tad panākumi neizpaliks. Es domāju, gastro nākotne ir tāda pati kā gastroenteroloģija, tā ir liela perspektīva. Jo nebūtu ne viss ir paveikts šajos 10 gados. Ļoti daudz, kas ir paveicams. Ir daudz metodas, daudz iespējas. Mēs sagaidām, ka gastroenteroloģijā būs jauni, interesanti un pacientiem svarīgi medikamenti. Un vēl bez tam mēs esam iesaistījušies arī daudzos dažādos starptautiskos projektos kopā ar saviem sadarbības partneriem, arī ar ārzemju speciālistiem. Tā kā es domāju, ka nākotne visnotaļ ir ļoti aizraujoša un interesanta.